Mūsu varneši ir palikuši lepni, viņi neredz, kas ir tauta, neredz, kā dzīvot tauta. Cits izējas nav, mums 20 gadus ir solīši. Katru pirms vēlēšanām sola būs tādi atvieglojumi, tādi atvieglojumi pabalsti, tādiem uzņēmējiem, šādiem visādiem būs atbalsts. Šobrīd ir izdevīgāk saņemt pabalstus, nevis cīnīties ar savu uzņēmumu, ar savu uzņēmēju darbību. Noteikti būtu jaunais uzņēmējs vismaz uz gadu jāatbrīvo no nodokļu. Vismaz uz gadu. Jo neviens uzņēmējs pirmajā gadā normāli reāli nevar sākt pelnīt. Ja būs jaunā partija, antiglobālisti, veidota no cilvēkiem, kas nav bijuši pie varas, kas nav kļuvuši lepni, varbūt spējas kaut ko mainīt esošajā situācijā mūsu valstī. Es domāju, ka jāliek cerību uz jaunajiem, kas nav sašpusējušies. Jā, paldies. Tāds mans viedoklis. Un mēs zinām, ka aiz mākoņiem ir saule un tuvojas pavasaris, tuvojas arī vēlēšanas. Mēs esam aizmirsuši kopš neatkarības atjaunošanas, aizmirsuši esam Banku Baltiju, mēs esam aizmirsuši Pareks, mēs esam aizmirsuši Latvenergo 3 miljonu lietas, pārējās korupcijas lietas Latvenergo, kurš kļūst pilnīgi nekontrolējams un pat nav zināms, kā viņš ir pakļautībā. Tiepadās mums atrodās Latvijas banka blakus, kura nepilda Latvijas valsts funkcijas un nepieder pat Latvijai. Mēs esam visu pazaudējuši. Mums tas viss ir jāatjauno, mums jāskat pa jaunam valsts kārtībā. Mums ir jāizskauž dziļi ielaistā korupcija, nāvīga slimība. Un tāpēc neesi vienaldzīgs, jo no vienaldzības nāk tikai nelaimes un mēs esam zaudētāji. Piedalies aktīvi savas valsts veidošanā. Un es tev aicinu, ir Latvijas antiglobālisti, pievienojas viņiem. Lūdzu, ir iespējas tev nevis vienkārši runāt, bet lūdzu, pievienojies un darbojies. Visi kopā celsim pa jaunam Latviju, kur mums ir nozagta. Mums ir nozagta Latvijas valsts, un tā ir jāatjauno. Valsts pirmkārt sastāv no valsts teritorijas un iedzīvotājiem, kas to apdzīvo. Un kamēr šīs abas lietas nebūs vienotas, tikmēr nav nekādas jēgas vairs teritorijai, ko sauc par Latviju. Tā būs tikai tukša skaņa. Un paliekot esošajās pozīcijās, tas arī pieliks punktu mūsu valstiskumam. Galvenais iemesls ir, lai mēs visus būtiskos jautājumus varētu lemt tikai un vienīgi mēs paši. Tas ir viss. Esošās 5 galvenās partijas, viss ir eiro optimisti. Ja? Līdz ar to ir jābūt kaut vienam spēkam, tam visam pretotos. Līdz šim darbojušās partijas manā uztverē ir virzījuši mūsu valsti nevis patstāvības, bet infantīlisma un tādā nepastāvības gūtnē. Gan savu naudu likvidējuši, gan visu laiku skatās tikai, ko Brisele teiks par jebkuriem jautājumiem, vai tas būtu gaļas kūpināšana, vai atvainojos gurķu, vai audzēšana, vai piena ražošana. Tauta manā uztverē nav mazs bērns un skaitliskums. Tas, ka mēs esam maza tauta, nenozīmē, ka mūs drīkst izrīkot lielās. Visas viņas mūs veda kosmopolītismā un kopējā katla virzienā, kurā mēs vairs nenosakām ne savu naudu, ne savu darbu, ne savu ražošanu, neko vairs nenosakām. Kā tu uzskati, Latvijas antiglobālisti šos jautājumus risinās? Es, cik zinu, antiglobālisti ļoti sen kopā mēs darbojamies. Tie cilvēki tur iet, es varētu teikt pat tā, kā labi tanki. Tas ir pabīda nost, mēģina atbīdīt nost tos, kuri sagrābuši varu un turpina izlāpīt valstu un iznīcināt tautu. Reāli viņi mēģina, antiglobālisti mēģina glābt vēl to, kas ir palicis pāri. Vēl tos, var teikt, nepilns 2 miljonus Latvijas iedzīvotāju, kuriem tomēr vēl gribās dzīvot savā dzimtajā Latvijā un izglābt to, kas ir palicis pāri. Nu, pāri te nav gandrīz nekas vairāk palicis, jo lielāko daļu visi jaunatni, visi pārējie palikuši šitos daudzos gadus bez darba. Reāli viņi jau strādā citu valstu un tautu interesēs, jo viņi visi strādā ārzemēs. Un šeit viņi vairāk neatgriezīsies, jo šeit nebūs ko darīt, ja šāda valsts iekārta turpināsies. Vienīgais, ko mēs varam darīt, mums steigā jāmaina valsts iekārta. Uz tādu valsti, kura rūpējas par valsts un tautas interesēm.
Pensija ir ļoti maza, ja? Līdz ar to es varu tikai daudz maz nosekt savus nodokļus sistēmu kā tādu, kas ir par ko visi jāmaksā. Pārējais arī paliek tikai nedaudz priekš pārtiks un kā teikt, savu personīgo, kā teikt, dzīves apmierināšanu. Kā tu domā, antiglobālisti varētu būt viena no tiem, kurš šo problēmu varētu atrisināt? Jā, antiglobālisti, es domāju, ka ir kā teikt, biedrība, kur pārto par partiju, jā, un viņi rūpēs par mūsu visu, kā teikt, Latvijas iedzīvotāju labklājību, jā, un viņiem ir savs mērķis, jā, un savs skatījums, kā attīstīt valsti, kā arī uzlabot pensiju sistēmu, jā, visu mūsu, kā teikt, kopīgi labklājību. Paradoks. Ārzemēs ir cenas pārtikai aptuveni tāds pašs. Pārtikai cenas? Algas ir daudz. Lielākoties. Tu esi strādājis arī ārzemēs? Jā, 2 reizes. Un Vācijā pārtika daudz lētāka, daudz kvalitatīvāka. Un algas ir 4-5 reizes lielākas. Algas man kā apkopējuma alga man bija gandrīz 1500 eiro. Īre 200 eiro vienā no dārgākajām Eiropas pilsētām Mītenē. Tad ir paradoksāli, ja? Jā, tas ir paradoks. Mums ministrs saka, ka algas te Latvijā nevar celt, jo tas... Algas tiek mākslīgi uzturētas. Jo sabruks ekonomiskā sistēma, bet ārzemēs ir daudz lielāks algas, un ārzemēs ekonomiskā sistēma ne tikai nesabrūk, bet viņa pat plaukst. Tā ir plaukst uz mūsu rēķinu visu. Viss mūsu rēķinu. Latvijas antiglobālistos pievienojos, tāpēc, ka es vēlos pārmaiņas valstī, jo dotajā momentā ir ļoti interesanta situācija. Tautas lielākoties nepiekrīt tam, kas notiek, bet viņu viedoklis netiek ņemts vērā. Cilvēki savās parakstus par jautājumiem, ar nevienu tas neinteresē. Jums nepatīk, ka mēs pieņēmām. Sadzīvojam. Un šis ir jāmaina. Valsts varai būtu jāpilda pilsoņu vairākumu interesi. Tāpēc ir vajadzīga partija Latvijas antiglobālisti, kas to varēs mainīt, kas ieklausīsies. Būs reizi gadā referendumi, kur katrs cilvēks var izteikt savu viedokli par viņu interesējušiem jautājumiem. Tātad antiglobālistu uzstādījums ir tas, ka svarīgākie jautājumi valstī tiek lemti referendumos. Tieši tā. Tev nepatīk, kaimiņam nepatīk, tavās mēs iesniedzam projektu, nobalsojām, pieņēmām. Un visu lēmumu arī Eiropas Savienības, arī pašvaldībās. Pašvaldības. Tad nekādu dienvidu tiltu, dārgie, droši vien nebūtu un vispārējais. Jo nodokļus nav mums iekasē, bet lemt par viņu izlietojumu mums nav tiesība. Mēs par viņus iebalsojam, viņiem būtu jāpilda mūsu griba. Jā. Bet tajā brīdī, kad viņus es iebalsoju, tu visu zaudēji kontroli. Viņi dara ko? Normāli. Sveicināt. Ir daudz cilvēki saka tā, vai te Latvijā pietrūkst politiska partija? Kāpēc jāveido atkal jauna? Kāpēc tas vajadzīgs? Ar ko tad šī Latvijas antiglobālisti atšķirsies no citiem? Kā ko atšķirsies? Mēs esam par jaunu politisku spēku veidošanu, lai panāktu tiesiskumu mūsu valstī, lai izbeigtu tiesu patvaļu, lai tiesām ne tikai varētu lūgt, bet arī pieprasīt. Lai novērstu tiesvedības raksturīgu lietu izskatīšanu, kas līdzinās pilnīgi konvejeru sistēmā. Parasti tas beidzās ar spriedumu atstāšanu spēkā valstī par labu. Mēs esam par tiesnešu personisku atbildību attiecībā pret spriedumu. Kas ir Latvijas antiglobālistu programmā attiecībā uz izpildvaru un tiesvaru? Kas ir programmā? Jā. Programmā... Tad man viss nojauc. Kas ir programmā? Programmā ir tā, ka tiesas sistēma ievēl tautu. Gan ievēl, gan atceļ tautu. Gan ievēl, gan atceļ, jā, tautu. Un, principā tas arī pats galvenais ir tiesas sistēmā. Biedrības tautas kustības var piketēt, mītiņot, rakstīt iesniegumus, sūdzēties tiesās bezgalīgi. Bet ar to ir stipri par maz, lai mainītu šo situācijas valstī. Kas var šo programmu piepildīt? Mēs neesam kārtējā ekonomiskā interešu grupā, un šīs nostādnes var piepildīt jebkurš no jums, kurš skatās šo video.